Etsy reklāmas nestrādā. Šādu tekstu es bieži dzirdu no saviem klientiem, no saviem studentiem. Tā ir taisnība, ja jūs nepareizi izmantojat šīs reklāmas. Sveiki, man sauc Roberts, es esmu Lerio Print vadītājs, esmu apmācījis vairāk kā 500 studentus, kuriem jau ir vairāki veiksmīgi veikali. Tad uzzināt, kā pareizi izmantot Etsy reklāmas, noskaties šo video. Tagad mēs slēgsim iekšā datoru un apskatīsim uz ekrāna vienu no veikaliem, kurā ir palaists Etsy reklāmas jau zināmu laiku. Un mēģināsim mazliet pāanalizēt, kādēļ šīs reklāmas strādā vai nestrādā šajā konkrētajā veikalā. Uzmetīsim acī vienam veikalam, kurš ir aktīvs un šobrīd darbojās. Tad esam šobrīd Etsy dashboardā un sadaļā Marketing Etsy Ads. Šeit mēs redzam Etsy reklāmas statistiku konkrētajā dienā. Tad šodien mums ir bijuši 44 klikšķi, ir bijuši 2 orderi. Kopējais apgrozījums ir $40 un adspends ir 13,88. Ja, un tas, ko parasti jums vajadzētu darīt, tad, kad jūs pētat reklāmas, jums vajadzētu uzlikt periodu vai nu šis gads, vai nu 30 dienas. Ja? Ar to var spēlēties. 30 dienas jūs redzēsiet, kā jums performē jūsu veikals pēdējā laikā, bet vispārīgi kopumā uzliekot gadu, jūs redzat kopējo statistiku. Bet arī šeit būtu svarīgi saprast, vai jūs laižat reklāmas visu laiku, vai jūs laižat kaut kādos konkrētos periodos. Un arī jāatcerās, ja, kad Etsy, kā jau es iepriekš teicu, Etsy reklāmas strādā tikai tad, ja viņas palaist vismaz 2 nedēļas vai mēnesi, un tikai tad arī jūs varat kaut kādu statistiku savākt un kaut kādus secinājumus veikt. Ja jūs palaižat reklāmu uz weekendu, ieliekat $20 un domājat, ka jūs nopelnīsiet $100, tad Etsy, diemžēl, tas tā nestrādā. Ja, tad specifiski par šo veikalu runājot, skatoties šo statistiku, tad pagājušā gada nogalē, janvāra sākumā šim veikalam bija palaists reklāmas, bija diezgan daudz listingi, kuri netika īpaši optimizēti. Un var redzēt, tas ir arī šī grafikā redzams, ka šeit ir apmeklējums skaits krietni nokrities. Ja, teiksim, janvārī bija 102,000 skatījumi, ja, tad martā bija tikai 14,000 vai februārī 45,000. Tas vienkārši norāda uz to, ka šeit starp janvāru un februāru šīs reklāmas tika atslēgtas. Un tas, ko mēs šeit redzam, ja, kad faktiski ir peļņa bijusi ļoti maza, un lielā mērā tas ir bijis tāpēc, ka šajā periodā reklāmas netika optimizētas. Un tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam izrēķināt, cik izmaksāja viens klikšķis. Attiecīgi, tad mēs esam iztērējuši $1230 un 34 centus, un šo summu mēs varam izdalīt uz klikšķu skaitu, ja tad 4582 klikšķi. Sanāk, ka mēs maksājam 26 centus par vienu klikšķi, un tas mums ir ienesis tikai 88 orderus iekšā. Ja šī te veikalā gada sākumā būtu optimizētas šīs reklāmas, tad visticamāk šie cipari būtu labāk un būtu bijuši vairāk orderu un mazāks adspends. Bet, tā kā tas netika darīts, tad attiecīgi tas rezultāts arī ir šāds. Vienīgā labā ziņa ir, ka šis veikals ir ar tām reklāmām kaut kur jau norenkojies un rādās labāk nekā citu konkurentu veikali, kuri nav laiduši reklāmas. Ja, tas arī ir tāds viens faktors. Un tas, ko mēs šeit darām un varam skatīties, nobraucot uz leju, mēs šo daļu nosaksim, jo šis veikals ir aktīvs. Tad šeit jūs redzēsiet ciparus, kas būs kopējais skatījumi, klikšķi. Skatījumi ir domāti tie parādīšanās, kas ir parādījušās vispārīgi searchā. Jautājums par to, cik daudz ir uzklikšķināts. Un šeit mēs arī redzam, ka, teiksim, klikšķi ir bijuši tik. Tad ir klikreits, ja, tad pret to parādīšanos, kāds ir klikreits. Un pretī tad mēs redzam orders un revenue, un arī reklāmas izdevums. Un tad šis te stabiņš ROAS, Return on Ad Spend, būs pats svarīgākais, kas jums ir jāčeko visu laiku, lai jūs varētu optimizēt šīs te reklāmas. Un, lai jūs varētu optimizēt reklāmas, tad optimizēšana nozīmē to, ka jums jāsako tam, lai ROAS neietu zemāk par 1,5, vēlams tur 1,3 pats zemākais, kas būtu tas vēlamais rādītājs. Ko nozīmē ROAS? Respektīvi, cik jūs iztērējāt uz reklāmu un cik jums šī reklāma ienes atpakaļ. Ja? Tad šī gadījumā mēs esam iztērējuši $251, bet mēs esam nopelnījuši 383, un no tā arī veidojās šis cipars 1,53, ja, izdalot šīs te divas summas.
Un svarīgais faktors ir tāds, ka kaut kādā brīdī, ja teiksim, šis cipars iet zem 1,3 vai pat 1,5, jums ir jāapsver domas, lai tā ārā šo reklāmu, lai viņi jums nenoēd visu naudu, un lai tā nauda aiziet citiem listingiem, kuri jums nes iekšā vairāk naudas. Jā, tas ir tāds svarīgs moments, kas ir jāatcerās, optimizējot reklāmas, un principā šis arī ir tas vienīgais stabiņš, kuram jums būtu jāseko līdzi. Vēl viens svarīgs stabiņš būtu skatīties klikšķus. Ja, teiksim, jūs palaidāt reklāmu un tam listingam nav vismaz 100 klikšķi, tad faktiski jūs vēl nevarat tā līdz galam saprast, vai šis te listings aizies vai neaizies, vai tā reklāma strādās vai nē. Respektīvi, skatāmies, lai ir vismaz 100 klikšķi un lai ROAS nekrīt zem 1,5, tad šo reklāmu var atstāt, lai viņi tur griežās, lai viņi tur strādā ar šo te listingu. Un tāds diezgan ierasts mīts ir parasti jaunajiem selleriem, palaižot veikalu, uzliekam $20 uz visiem listingiem, palaižam to reklāmu uz weekendu un ceram, ka pēc weekenda jums būs $100 revenue. Bet tā tas, diemžēl, Etsijā nestrādā. Jums jāatcerās, ka palaižot reklāmu ir jādod vismaz 3 līdz 5 dienu mātīšanās periods, kad šī reklāma sāk strādāt un Etsijs viņus tā rādīt laiks vārdus. Ja jūs palaižat reklāmu un atslēdzat viņu pēc pāris dienām, tad principā tā ir bijusi bezjēdzīga darbība, jo Etsijs nav paspējis optimizēt šo reklāmu un sākt rādīt pareizi. Tad tā pareizā stratēģija būtu vismaz turēt to reklāmu 2 nedēļas, un tikai tad jūs varat kaut ko sākt jau secināt. Vēlams pat mēnesi turēt to reklāmu, un tad kā jūs zināsiet, ka tā reklāma konkrētam listingam nostrādāja vai nenostrādāja. Ja, kā Etsijā reklāma palaišana nestrādā tāpat kā Amazonā vai jebkurā citā platformā, ka jūs ieliekat $1 un dabūjat atpakaļ 2. Jā, Etsijā tas strādā mazliet savādāk. Nu, lūk, tad attiecīgi, ja mēs paskatāmies, nosortējam šos te ROAS, mēs redzam, ka ir pāris listingi, kuriem šis ROAS ir super augsts. Jā, jo tie listingi ir samērā jauni, ir bijuši tikai 5 klikšķi, ir bijis 1 orders, bet ēdspēks ir bijis super maziņš. Jā, teiksim, ir viens cilvēks varbūt uzklikšķinājis, un tas pats arī uzreiz nopircis, un tad tas ROAS veidojās augsts. Šim konkrētam listingam es to reklāmu atstātu vēl iet, kamēr klikšķi uzkāps līdz 100, un tad jau varētu secināt, vai šo reklāmu atslēgt. Šajā brīdī šim veikalam ir visi listingi jau optimizēti, ja? Tad attiecīgi mēs nevarēsim neko atslēgt, bet tā atslēgšana notiek pavisam vienkārši noklikšķinot uz šīs te. Tad šis viens labi performējošais listings, kur jau mēs arī sākotnēji apskatījām, viņš ir uz robežas, ja? Šobrīd mēs vēl skatāmies, tad, kad tas ROAS nokritīs uz 1,3 vai zem 1,4, tad jau visticamāk šo reklāmu mēs atslēgsim, lai tas listings pats tur performē. Dažkārt arī veiksmīgiem listingiem ir ieteicams darīt tā, ka to ROAS, to reklāmu var atslēgt uz kādu brīdi, un tad pēc kāda laika atkal ieslēgt un skatīties, kā viņa performē. Ja, tā arī var darīt, jo, ja teiksim, jums ir kāds viens veiksmīgs listings, kuram ROAS nokrītās, jūs varat atslēgt un pēc kāda mēneša 2 mēģināt vēlreiz to reklāmu slēgt iekšā un skatīties, kā tad šis te listings sāk performēt. Un būtībā tas arī viss, kas jums jāņem vērā. Ja jūs nosortējat klikšķus, jūs varat nosortēt ROAS un skatāties, lai šis te ROAS nekrīt lejā. Un galvenais atcerieties reklāmu, nevajag ieslēgt uz pāris dienām un izslēgt. Ja jums ir maz budžeta vai jums vispār nav budžets, tad labāk vispār reklāmu neslēdzat iekšā. Bet ja jums ir vismaz $5, ar $1, starp citu, nav īsti arī jēgas laist reklāmu, jo no tā $1 tās reklāmas nespēja parādīties un jūs nedabūsiet pietiekami daudz statistikas. Tādēļ vēlams ir laist reklāmu vismaz par $5 dienā. Arī jāņem vērā, ka Etsijs nevienmēr tos $5 iztērēs. Arī šim konkrētam veikalam mēs mēnesī tagad esam uzlikuši adspendu uz $100, bet faktiski dienā iztērējās ap $20. Tad Etsijs vēl nav visus tos listings kārtīgi palaidis, un viņš arī faktiski nepalaidīs, neiztērēs tos $100. Un tādā veidā mēs tā kā iegūstam vairāk klikšķus, vairāk skatījumus, un mēs secinām, kuri patiesībā listingi ir veiksmīgi. Un arī no šīs reklāmas mēs uzklikšķinot uz konkrētā listinga varam atlasīt atslēgas vārdus un jau izveidot līdzīgus listingus.
un ar savādākām thumbnail bildēm vai pamainīt kaut ko un palaist no jaunas listings un tādā veidā multiplicēt šo iespēju, ka mums būs vairāk pirkmatīgam. Ja tā ir arī viena tāda svarīga lieta, ko jūs laižot reklāmas, varat secināt, ja, kad jūs uzspiežat uz statistikas, jūs redzat konkrēto informāciju par konkrēto listingu, un šādā veidā jūs varat jau secināt arī pēc keywordiem, kas ir bijuši tie keyword, uz kuriem šis listings ir aizgājis, un tādā veidā veidot līdzīgus listingus ar jau citu thumbnail bildi un ar citiem tagiem un keywordiem. Ja, tā ir tā būtība, kā strādā Etsijā reklamas. Primāri tas nestrādā tā kā citās platformās, tas vairāk strādā kā research tools, ar kuru jūs varat pēc tam veidot līdzīgas listings un darboties un uzrankot tavu veikalu augstāk. Starp citu, ja tev interesē šis saturs un vēl citi saturi līdzīgi, piesakojies šim kanālam, spied uz zvanā notifikācijas un arī uz subscribe pogas un sekot līdz jauniem video, kuri nāks ārā regulāri. Rezumē, lai Etsy reklāma strādātu veiksmīgi, tās ir jāpalaiž uz noteiktu laiku, vismaz 2 nedēļas vai mēnesis, un tad jūs varat secināt, kā šī jūsu reklāma performē. Otrkārt, Etsy reklāmas nestrādās tāpat kā citās platformās, kā piemēram Amazon vai eBayā. Kad jūs ieliksiet $1 vai eiro, jūs dabūsiet atpakaļ 2. Ja, šādā veidā, diemžēl, Etsys nestrādā. Etsyjā šī reklāma vairāk strādā kā jūsu brenda atpazīstamība un konkrētu produktu ar laiku atpazīstamība un parādīšanās augstāk. Ja, tas nestrādās tā, ka jūs varat aprēķināt, ka jūs ieliksiet $100 un atpakaļ dabūsiet $200. Ja. Tas ir tāds ilgtermiņa periods, kur jums ir jāseko līdz reklāmām. Tad tas trešā svarīgā lieta, kas ir jāatcerās, Etsy reklāmas ir jāoptimizē. Ja. Respektīvi, jums ir jāskatās līdz ROAS katram produktam, un ROASam ir jābūt augstākam nekā ir jūsu tēriņi. Respektīvi, ja jūs tērējat mazāk, tad jūsu produkts ienes iekšā vairāk naudas. Attiecīgi, tādā veidā jūs varat palielināt savu rādītāju. Ja tev interesē šāds saturs un vēlies arī uzsākt savu Etsy biznesu, tad dodies uz Alerio Print, reģistrējies mūsu sistēmā un tu atradīsi bezmaksas kursu sadaļā Sāna malā. Un noskaties šo kursu un izveido savu veiksmīgo Etsy veikalu un sāc pelnīt naudu. Ko tu vēl gaidi?